Par uzvārdiem tas tomēr interesē mūs ļoti daudz, visus, domāju, katram, vai ne? Un tagad es stādīšu priekšā man sarunu biedrus, jo tiešām direktorai ir taisnība, es šajā brīdī esmu aicinājis tiešām vadošos speciālistus, kuri par uzvārdiem Latvijā laikam zina visvairāk, tātad par Siguldas apkārtni un šodien uzvārdiem, kāda izplatība ir, droši vien, ka vislabāk zina Pēters Veģis. Tātad viņš ir centrālās statistikas pārvaldes vadošais eksperts, ja pareizi ir šie tituli, vai ne? Tālāk tad Ilmārs Mešs. Ilmārs Mešs ir demogrāfs, arī etnogrāfs, un viņam, kā zināt, ir grāmatas, kuru viņš ir pētījis uzvārdu izplatību Latvijā. Pirmā grāmata viņam bija par Latgali, pēc tam sekoja 2 grāmatas par Kurzemi un Zemgali, Sēlī, tātad, kā bija Kurzemes guberņa bijusī, vai ne, kas ietver sevi. Un Vidzemes arī tātad pēdējā, ka viņš ķērās pēdējai klāt, tad Vidzemē, jo tur laikam visvairāk tie latviskie uzvārdi arī šis sējums ir 2 grāmatās, vai ne, tā kā viņš ir, domāju, visvairāk iedzinājis šajā uzvārdu tematikā. Un, protams, labi, no manis arī tuvāk Valds Enšreits. Valds ir Lībiešu institūta direktors, un lībiešu uzvārdi arī tātad ir neatņemama mūsu identitātes daļa. Lībiešu kultūra ir daļa no Latvijas kultūras, vai ne, un kur gan labāk par lībiešiem varētu to pastāstīt, nekā Valds, vai ne. Tā kā man liekas, šobrīd tiešām mums ir tāda ekspertu elite, vai ne, šeit sapulcējusies, vai ne, un aicināšu arī pēc tam uzdot jautājumus. Varēsiet jautāt, ja kādam ir kaut kas konkrēts par savu uzvārdu, gribēsiet zināt, noteikti variet to darīt. Preambulā es varbūt ņemšu nedaudz vārdu šoreiz uz sevi, jo izskatās šobrīd tā, ka mums vairāk ir nevis tā kā saruna, bet 3 tādas dažādas tēmas, vai ne, tātad Ilmārs par uzvārdiem Vidzemē, tātad Pēters par šodienas situāciju Siguldā un Valds varbūt arī Siguldā un apkārtnē, Valds par lībiešu uzvārdiem, bet nedaudz par to. Šobrīd, man liekas, mums skatoties ar 200 gadu ilgu vēstures perspektīvu, šķiet grūti saprotams, ka latviešiem kādreiz nebija uzvārdu. Mums nebija uzvārdu. Latvieši bija zemnieku kārtai piederīgi dzimtcilvēki, kuri bija saistīti ar savu mūžu, un tātad zemniekiem, saimniekiem bija māju vārdi, piemēram, Silmačs, vai ne, ko mēs visi pazīstam, Silmačs Jānis, Silmačs Pēters, vai ne, un tam līdzīgi. Man ģimene nāk no Kurzemes guberņas, tātad Zemgals, mums bija Zvirbuļu mājas, to Zvirbuļu Miķels, vai ne, pirmais bija Jūrs, ko es esmu uztaustījis, vai ne, un tālāk. Bet tad Baltijas guberņās dzimbošana tiek atcelta ātrāk nekā pārējā Krievijas impērijā, tā skaitā arī Vidzemes guberņā 1819. gadā, un latvieši iegūst tiesības pārvietoties tātad gan tīri ģeogrāfiski, pārcelties uz pilsētām, uz citām guberņām, bet arī pārvietoties sociāli, ieiet citā kārtā, no zemnieku kārtas pāriet, teiksim, tā laikā bija tāds jēdziens kā literātu kārta, vai ne, ko mēs saprotam mūsdienu inteliģenci. Anglijā to sauc par džentlmeņiem, izglītot sabiedrības daļu, juristu, mācītāju, tam līdzīgi, vai ne, bija literāti vai literātu kārta. Arī par mācītājiem, garīdzniecību, vai ne, arī, ja veicās Krievijas impērijā, varēja arī iekļauties mužniecībā, sasniedzot kaut kādu noteiktu rangu, vai ne. Un šajā brīdī, protams, ka uzvārds bija svarīgs. Uzvārds bija svarīgs, jo cilvēks Jānis no tām pašām Silmačām, vai ne, piemēram, aizgājis pilsētu, viņš nebija Jānis no Silmačām. Viņš bija Jānis, bet starp daudziem Jāņiem, lai viņi atšķirtu no pārējiem, lai viņš varētu samaksāt galvas naudu, bija tomēr jābūt arī uzvārdam. Un šajā Vidzemes zemnieku brīvlaišanas likumā 1819. gada 12. pantā ir arī rakstīts, vai ne, tai policijas valdīšanai par atvieglošanu. Ne jau tikai policijas valdīšanai par atvieglošanu, bet tomēr tas bija svarīgi, lai cilvēks varētu izsekot viņam,
bet arī, lai cilvēks varētu pats būt brīvs, dzīvot, vai ne, savu dzīvi, veidot savu karjeru, vai ne. Un tad uzvārdu došana Vidzemē sākās 1822. gadā, bet tai vajadzēja noslēgties 1826. gadā, ka katram zemnieku kārtas pārstāvim, vienalga viņš būtu vīrietis vai sieviete, bija jābūt reģistrētam pie savu pagastu. Ne tikai ar vārdu, bet arī ar uzvārdu. Nu, lūk, vai ne. Tāpēc arī šodien mēs atzīmējam to gada dienu, 200 gadi, vai ne, kopš uzvārdu došanas Vidzemē. Un, nu, jā, tad lūdzu, tagad no vārds ir droši vien Ilmāram, vai ne? Ilmār, pastāst par uzvārdu došanu tūlīt vispār Latvijā, bet īpaši jau Vidzemē. Sakot, man ieinteresēja šie te uzvārdi, un papētot blakus valstīs, es atradu, ka daudzās no viņām bija jau sagatavoti tādi izdevumi, enciklopēdijas un apskati, analīzes par lietuviešu vai tur vācu vai vienalga kādas citas valsts vai tautas uzvārdiem, un Latvijai tas izpalika. Un tā, es pie tā pieķēros, esmu krietni bikses nodeldējis arhīvā. Toreiz lielāko daļu no tām lietām vajadzēja, vēl nebija tas daudz internetā ielikts, vajadzēja fiziski doties uz arhīvu un sēdēt tās bezgalās stundas un tos uzvārdus izrakstīt. Un tapa, ko tu jau pieminēji, tādas plašas grāmatas, ko es starp citu varu palaist apkārt. Tā ir tā kā uzvārdu enciklopēdija. Sākumā ir raksti, kā tie uzvārdi tika doti, bet pēc tam jūs varat pašķirstīt, es esmu tikpat kā pārliecināts, ka, man liekas, ka visu klātesošo uzvārdu tur būtu jābūt. Ja akurāt jūs neesat, pēc tam pienāciet, kurš šūpo galvu, ierakstīsim, jo es tā kā cenšos, lai pēc iespējas visi latviešu vēsturiskie uzvārdi, kas, piemēram, vai Vidzemē tika piešķirti, vai Latgalē, vai Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā, lai visi arī te būtu. Vienmēr jau ir kāds, kurš izsprūk, vienmēr ir uzvārdi, kas pazūd. Starp citu interesanti, jūs zināt, lielās zivis, apētās mazās zivis un līdzīgi arī ar uzvārdiem. Nevar bezgalīgi eksistēt desmitiem tūkstošu mazskaitlīgu uzvārdi ar 1, 2, 5 cilvēkiem. Viņi, liela daļa no viņiem, statistiķi to apliecinās, ātrāk vai vēlāk izzudīs. Ļoti vienkārši iemeslu dēļ, kādam nav pēcnācēji, vai mums ir vēl tā nelaime, kad sievas pāriet, vai pārāža uz vīru uzvārdiem, un tad no 2 uzvārdiem paliek tikai 1. Un statistiski sanāk, ka ja reiz ir mums 10 000 bērziņu un mazliet mazāk kalniņu vai ozoliņu, tad tādam uzvārdam, kam ir 1, 2, 5, piemēram, Vidzemē tūlīt, drīzumā izmirs, jo viņam nav pēcnācēji. Uzvārds Jūra, Vidzemes uzvārds perfekts, nav tādu uzvārdu nekur Jūrmalā, citur un ļoti tālu no jūras. Starp Madonas un Gulbenes rajonu robežām ir cēlies šis uzvārds Jūra, un viņš vienkārši vēl ir kaut kādiem 7, 8, 9 cilvēkiem, bet pēc paaudzes 2 vairs nebūs. Lūk, laidīšu šitos apkārt. Mani arī ieinteresēja tā uzvārdu ainava, jo tomēr ļoti atšķirās. Ja mums atļaus laiks, varbūt pat pavisam pēc visi būs norunājuši, mēs varēsim mazu tādu varbūt konkursiņu, jo, kad tu pasaki uzvārdu, teiksim, Leitāns, iezvanās kaut kādu lampiņu vai malnačs, droši vien, ja ne pats no Latgales, tad varbūt vectēvi. Vai atkal, ja tu pasaki tur kaut kādus, labi, pa vēģi es nevaru pateikt, jā, bet, un ļoti grūti kaut ko pateikt pa Bērziņu, Kalniņu, Priedītu, Ozoliņu un tiem, ļoti izplatītiem, populāriem visas Latvijas uzvārdiem, kas ir cēlušies daudz vietu Latvijā, radušies, un līdz ar to pa viņiem nekādu tādu pavadienu neizvilksi. Taču lielākā daļa no uzvārdiem, kas ir mazliet tomēr īpatnēji, Ehrenštreits, es pa vēģi neatceros, varbūt tur ir vairāk pavadieni, bet lielākā daļa, kas nav šie 100 minētie vislatviešu vispopulārākie uzvārdi, var vienu vai dažus pavadienus
jau savilkt, ja pasaka, ka cilvēks ir, nu, piemēram, es atceros Čikāgas piecīžos, Janīna Ankipāne. Nu, uzreiz ir konkrēts ciems, Rēzeknes tūmā un nekas cits. Un tas, protams, sakrīt. Vai sauc, kuru gribi. Pat tāds, nu, piemēram, Pūliņš man ienāca prātā. It kā liktos... Ai, ir kukuļu ciems. Jā, nu, tie ir. Bet, nu, Kariņš mums bija premjeras. Liktos, ka visur, kur var būt, ja? Bet viņš ir tikai no vienas Vidzemes pagasta pie Salasgrības, tur arī cēlies. Tā kā tie uzvārdi mums ir tā kā mazliet kā DNS, tāda, nu, asins, kaut kāds gēniņš, ko mēs nesam, varbūt ne tik dziļu kā patiešām tas DNS, kas nes 1000 gadu vēsturi. Tad šis uzvārds, kas mums ir iedots, vai nu, viņš tomēr nes šo 200 gadu vēsturi, vai diezgan bieži tomēr Latgalē tie uzvārdi ir krietni senāki, 300-400 gadu. Tā kā ir krietna vēsture. Bet paskatīsimies, tā, viņš ir uz priekšu. Jā. Latvijā šie 3 novadi, 3 zvaigznes brīvības piemineklī, nu, man ļoti grūti. Vidzeme, Kurzeme, Latgale. Lai piedod man zemgalnieki un Cēlīs cilvēki, viņi ir tomēr zem Kurzemes ģērboņa. Un tā arī ir iedalīts. Un katrā no viņām ir diezgan atšķirīga šī te prakse. Kā es teicu, vispirms tas bija Latgalē, kur šie uzvārdi tika, nu, viņi iegājās caur to, ka 16. gadsimtā Romas pāvests pieņēma tādu lēmumu, ka visiem katoļu draugu mācītājiem ir uzdots ieviest savās draudzēs šos te uzvārdus. Ne par policijas, bet varbūt par mācītāju darba atvieglošanu. Jo tur nāca, nu, piemēram, mantojuma lietas. Ja tas Jānis bija dzīvojis Kalniņu mājās, viņš bija Kalniņu Jānis, bet viņš aizgāja uz Leņu mājām, viņš palika pa Leņu Jāni. Un ka tagad Kalniņu māju tēvam ir mantojums, nu, ej nu sadzen kopā visus tos Jāņus vai citus mantiniekus, kuri katri aizgājuši uz citām mājām un caur to nes jau citu Leņu Jānis vai vēl kaut kāds Priedīšu Jānis vai vienalga, uz kurām mājām viņš aizgāja. Un arī pie dubultām laulībām, lai būtu skaidrs, vai nu tas cilvēks ir precēts un ne vairāk par vienreiz vienlaikus. Un caur to tad uzdeva katoļu visām draudzēm, nu, es nezinu, vai pasaulē, bet Eiropā gan, uzdeva tos uzvārdus ieviesties, un ja mēs sūdzamies par šodienas birokrātiju, tad nepagāja ne 100 gadi, arī toreizējās Polijas valsts tālākos nostūros, kas bija Latgale, šos uzvārdus pamazām arī ieviesa. Tā kā vispirms vissenākie uzvārdi, kuri jau parādās revīzijās no 1700. un arī no 1600. un pat no 1599. gada, kas ir senākā revīzija, ko mēs arī pieminam Latgales sējumā. Tie uzvārdi ir turpat, kur viņi arī šobrīd. Visbiežāk tas ir tas pats ciems, kā nosaukts. Tā kā reizēm var zinātnieki strīdēties līdzīgi kā vai ola vai vista bija pirmā, tad šeit vai pirmais bija uzvārds, vai tas ciems vai mājas, pēc kurām šos cilvēkus sauca, apzīmēja. Un tur patiešām arī nevar pateikt, jo vispirms tas biežāk laikam liekas, ka no tās vietas nosaukuma cilvēku sāka saukt daudzus no tiem cilvēkiem, kas bija uzvārdi kā vietvārdi. Un ja tas bija kaut kāds, piemēram, tur vienalga kaut kāds Antānu ciems vai Cērmaukšu ciems vai kāds. Jā, tad tos arī šie cilvēki, kas tur dzīvoja, arī turpināja nest šo uzvārdu. Bet ir, protams, izņēmumi. Piemēram, mums Latvijā ir neviens bet šis konkrētais būs ārkārtīgi sens uzvārds, kur, man liekas, daudzi Anglijas lordi vēl varētu apskaust, ka tā izcelsme iet nevien 200 gadus, bet 700 pāri gadus. Šis ir viens oriģināls dokuments no 1300.
320. gada, kurš ir izdots Kuršu ķoniņam Tontegodam. Man, protams, un gandrīz mums visiem nesalasāmi, bet tie daži cilvēki, es atvainojos, es gribu rādīt, šis te pirmais pastrīpotais vārds, tas esot latīniski uzrakstīts šis te Tontegod. Nu, tēburtu tur ar gribēšanu vēl var saskatīt, bet vairāk neprasiet, bet uzticamies zinātniekiem, kas šo seno pierakstu spēj. Un iedomājieties, šo dokumentu taču neglabāja arhīvā. Viņu glabāja, es nezinu, aiz spāres vai kaut kur, vai vispār galdi toreiz bija istabās cilvēkiem aizējam. 19. gadsimtā bija varbūt kāds plauktiņš vai kāda atvilkni šūplāni, kur ielika kaut kādus svarīgos dokumentus. Kā viņi to glabāja, to oriģinālu šos 700 gadus? Un tā vienmēr bija kāri un slimības, un arī deportācijas, un vēl viss kaut kas. Bet šī ir viena no nedaudzām dzimtām, kas visus šos 700 gadus to oriģinālo dokumentu ir sev nesājusi līdzi vai kaut kur tik labi noglabājusi, ka viņš joprojām ir. Ir daži citi, kuriem ir palikuši šī zīmoga bļodiņa no tā dokumenta, ar vai bez zīmoga. Bet paša papīra vairs nav. Bet šis ir tas laimīgais gadījums, ka ir. Lūk, tā kā ir daži izņēmumi, tātad uzvārdi bija Latvijas cilvēkiem arī daudz agrāk, tikai noteiktam šauram slānim, kas nebija parastie zemnieki, bet kas bija jau kaut kādi ievērojamāki cilvēki, lai viņiem vispār kaut kādu dokumentu rakstītu. Piemēram, man nav līdz šeit laikam paskatīties, bet ir Hercoga Jēkaba darbinieku saraksts, kur, teiksim, tāds un tāds cilvēks ir strādājis un tur pa gadu nopelnījis tik daudz naudiņas, tad šie uzvārdi tur jau bija šiem zemniekiem, kas it kā citādi viņiem nav. Bet ja reiz viņi strādā atbildīgos amatos, vēl jau vairāk, ja viņi bijuši kaut kādi, pa mužniekiem nerunājot, bet arī skolotāji vai tirgotāji vai pilsētnieki vai, nezinu, ārsti vai kas vēl varētu būt, kuri bija kaut kādi ievērojamā savā statusā, arī viņiem tie uzvārdi bija pirms tam. Labi, es te nepakavēšos. Šādas izskatās arī tās jaunākās revīzijas. Arī viegli nav, bet mazliet vieglāk ir izlasīt. Bet tad, kad tas ir uzrakstīts jau drukātā veidā, šeit ir piemēram Rudzavas kaut kāds pagasts no pavisam nesenas 1760. gadiem, un mēs redzam Joņs Ruds, Indriks Laizāns, Matīs Laizāns un Antons Kraucēns, un līdzīgi jau uzvārdi, ko var atpazīt. Bet skriesim uzreiz uz Vidzemi. Šeit apmēram izskatās viens pagasts. Tā kā, lai visus tos uzvārdus tajās grāmatās ierakstītu, man vajadzēja 100 šādu kaudzīšu izšķirstīt un katru tur redzamo uzvārdu pierakstīt, un ne tikai vienu uzvārdu, bet arī to māju un pagastu, kur tas ir, ar domu, ka man bija svarīgi saprast to izcelsmes vietu. Un tad ir apmēram tas princips, ka tu iemet akmentiņu ūdenī, un ir lielie vilnīši, un viņš tad aiziet varbūt diezgan tālu, bet tie vilnīši paliek ar katru metru mazāki. Līdzīgi arī uzvārdiem. Tā vislielākā koncentrācija gandrīz vai visiem uzvārdiem, vēl nosacīta pirms tās globalizācijas, ir tādā vietā, kur tas ir piešķirts. Latgales sejumā pat varēja smuki redzēt, piemēram, Kairišam bija tāda viesturs, arī mums bija saziņā. Tas uzvārds bija tāds Kairiša ciems, laikam jau neapdzīvots, arī tāds Kairas ezers, krietni Latgalē aiz Dagdas, tur pie pašas Baltkrievijas robežas, un tie vissanākie pieminējumi, varbūt 400 gadu atpakaļ, ir tikai no tās vienas vietas. 50 gadu vēlāk ir jau daži aizprecējušies, aizbraukuši, ir jau varbūt 10 km rādījusā. Vēl pēc 100 gadiem jau ir 30 km rādījusā, un tā viņi izplešās un joprojām arī mūsdienās turpina izplesties. Ja vēl, tātad šī grāmatā es ņēmu vissenāko
pilnīgāko uzvārdu avotu, kas ir 1935. gada tautas skaitīšana. Par katru es negribu teikt no mums, jo neviens nav, kas ir 90 pāri gadu vecs, kurš ir toreiz pierakstīts, bet par katru no mūsu tēviem, mātēm, vectēviem, vecvectētiņiem un visiem pārējiem cilvēkiem, nepilniem 2 miljoniem, ir šāda kartiņa. Šāda un vēl cita kartiņa saglabāta. Tādā un tādā pagastā, tādā mājā tādi cilvēki dzīvoja, tik veci, un to viņi tur strādāja. Papildus vēl šāda skaista personas kartiņa. Kāds bija atradis arī par Ulmani, bet to es vēl neizrakstīju. Bet, piemēram, Pēteris Gruzdiņš. Arī sīkāki jautājumi, kur viņš ir dzimis, un tad tas ir viss vēl priekšā. Dažiem, kas gribēs sīkāk pētīt, savus dzimtas kokus, šādi interesanti atklājumi. Un es atceros, nevienu reizi vienas sēdotāju arhīvā, es redzu, kāds vecāks kungs vai dāma man blakus sēž, un es atceros, viens no viņiem asaru sāk slaucīt. Es saku, kas noticies? Viņš atrada sevi šādā kartiņā, kur viņš kā mazs bērniņš ir pierakstīts pie saviem vecākiem. Dažiem man bija iespējams arī vēl bija Ilmāra Dzeņa brālis Visvaldis Dzeņas dzīves, viņš 96 gadu. Es viņam aizvedu vēl šo oriģinālu, kopiju, lai viņš arī cilvēks apraudājās. Jo tā bija tā kā tikšanās ar viņa bērnību. Labi, mums ir jāsteidzās uz to mērķi. Es arī gribu palasīt skaistajā latviešu vecvalodā, bet tad tev jāfilmē mans pakausis. Kā dzimtcilvēkiem, pareizi Guntis pateica, šos uzvārdus nebija jālieto, un tāpēc pat, ja 1599. gadā kādiem no saimniekiem bija reģistrācijā, tā skaitā arī Vidzemē uzvārdi minēti, viņi vai tika atmesti vai aizmirsti, dažreiz tie saglabājās senos mājvārdos, bet parasti jau viņi tomēr tā kā izgaisa. Cilvēki arī nelietoja tos uzvārdus. Un tad, lai būtu kaut kāda kārtība valstī, cars izdeva pavēli, ka tagad šādiem uzvārdiem būs jābūt. Un tad es mēģināšu te nolasīt. Padoms pie cilts, jeb pamīlijas vārdu uzņemšanas. Tanī laikā vēl uzvārds nebija. Cilts, jeb pamīlijas vārds. Kad augsta valdīšanas tiesa tanī ar avīzēm līdz sūtītā pavēlēšanā numur 7832 ir pavēlējusi, lai labākas ļaužu izšķiršanas dēļ ir Kurzemes zemnieki, tāds pats bija 10 gadu agrāk par Vidzemi, kā visi citi Krievu zemes pavalsnieki sev pieliekās īpašus uzvārdus, kas līdz šim pie tiem nebija visai ierasti, un caur ko daža sajukšana cēlusies. Tad gan tik labi pagastu tiesām, apakš kuru uzraudzīšanas šai lietai būs notikt, kā arī pašiem ļautiņiem, no kuriem daži varbūt nezinātu kādu vārdu uzņemties, daži atkal sev tādus vārdus pieliktu, kas nav lēti izteicami, viegli izteicami un paturami, kas tādēļ ātri no citiem taptu pārgrozīti, jebkas smieklaini un nepiederīgi iraid. Labi būtu tiem par šo lietu labu padomu dot, kas caur šām avīzēm katra pagasta tiesās rokās kļūtu. Tātad avīzes izsludināja šos uzvārdus, un viņi deva padomu, kādu uzvārdu sev uzņemties. Tā kā es patiešām pieturos pie tā viedokļa, ka uzvārdus nedeva, neuzspieda. Uzspieda varbūt to, ka tev būs būt uzvārdam. Un varbūt tur daži, tas ir apmēram tā kā jūs uzdotu manam 95-gadīgam tētim obligāti turēt e-parakstu. Viņš nelieto nekādus tās internetus un e-parakstu vēl netiknē. Un varbūt kāds no latviešu zemniekiem līdzīgi izturējās, ka man tagad kaut ko nevajadzīgu uzspiež. Starp citu, dažreiz daži no tiem
piedauzīgajiem vai mazliet rupjajiem uzvārdiem. Man liekas, drīzāk to tas latviešu zemnieks gribēja sev paņemt, lai pakaitinātu tos muižniekus vai mācītājus, kam nu būtu tie uzvārdi it kā jālieto. Bet, man liekas, nepadomāja, kā būs, kad pēc 20 gadiem viņu meitu vajadzēs uzsaukt pie kanceles, vai tad varbūt viņai vairs negribēsies. Nu, piemēram, labi, Latgalē ir tādi, neviens jau neņēma sev nepareizu uzvārdu. Mums ir uzvārds, piemēram, muļķis, ja, bet tas ir mulks. Muļķi ciems. Jā, ir muļķi ciemi, lielie un mazie muļķi. Un pirmskara Latvijā bija pāri pa 100 cilvēku ar šo uzvārdu. Taču tikai tie pirmie, kas dienēja Latvijas armijā kaut kad 20. gadu sākumā, no viņiem uzzināja, ka tas ir kaut kas smejams. Jo viņiem tas neko tādu nenozīmē kā pārējā Latvijā. Vai atkal stulps. Ir Kurzemē daudzi ir upes stulbe vai ezers stulbais. Nekad viņam prātiņš nav kārtībā, bet kā man viena sventājas sieviņa teica, mēs jau abi esam stulbi palikuši, jo neko salasīt nevaram. Es saku, un ko tas vārds stulbs nozīmē? Nu tāds, kurš nevar redzēt. Akls. Nekāda cita nozīme nav šim vārdam. Un caur to daudzi no šiem uzvārdiem, tie vārdi mainīja nozīmes. Tad, kad Rūjienā Jūle, vai viņas tēvs pieņēma uzvārdu Mauceklis, tas nav nekas, vai, piemēram, drāzējs, nekas piedauzīgs, tas bija nevainīgs skalu drāzējs, vai Mauceklis ir kaut kāds, man izskaidroja botāniķi, kaut kāds grīslis, kam nomaucās tā apkārtnējā miziņu, nezinu. Un tādī Rūjienā visi zin, ka Mauceklis ir tas grīslis, tas augs. Un Jūlē nav nekāda problēma staigāt un lietot šo uzvārdu, bet viņa nobrauc Rīgā un tad ķiķinās pie katras reizes. Viņai jāmaina šis uzvārds uz karstām pēdām, ja? Jo te tos uzvārdus citādāk izprot. Ja? Nu, lūk, tā kā daudz ir tādi, es pieminēju, Latgalē ir arī pat rupjāki, ir uzvārds Diršs, un viņš joprojām vēl ir apritē. Ja muļķi ir, diemžēl, izmiruši tie pēdējie, kas muļķi, kā teica, man patīk, kā viens pēdējais no muļķa uzvārdu turētājiem teica, es par muļķi piedzimu un es par muļķi nomiršu. Viņš arī ir nomiris, bet vairāk neviens neizsaka vēlmi, piemēram, pat pie laulībām, kur nu vēl pa muļķi, ir, piemēram, brīnišķīgs latgaļu uzvārds Taukačs vai Taukulis. Nu, teiksim, tā kā mums ar Pēteri, ar tādu vēderiņu, piestāv uzvārds Taukačs vai Taukulis. Mums nav nekāda iebilduma, jo tas ir daļa no mums. Bet dāmas neskāpēc negrib šo uzvārdu, ne pat laulībās izvairās, un tā ir tāda dzimumu diskriminācija. Viņas izvēlās vienpusīgi pārtraukt šo uzvārdu. Nu, labi, ka vismaz tie vīri tad turpina, un ja no tiem bērniem nav iebildumu, tad viņi atkal iet tālāk. Tā kā daudz tādi mazliet kutelīgi gadījumi par Vidzemi. Es vēl atceros tepat nevisai tālu Dikļu muižā, neilgi pirms 824. vai 5. gada bija pirmie tā saucamie vietējie tautas teātri, vietējiem muižniekam patika tos atbalstīt, un tur uzveda Šillera laupītājus. Lugu, un, protams, ka tie spēlētāji, tie aktieri arī bija konkrētie zemnieki, un kādi 7, 8 galveno lomu turētāji arī šos laupītāju uzvārdus pieņēmās dažus gadus vēlāk, un joprojām lieto viņu pēcteči šos uzvārdus. Ja? Bet toreiz, lai būtu šī labāka izšķiršana, tad mēģināja ieteikt, lai šie uzvārdi ir. Piemēram, tu vari savu uzvārdu ņemt no kāda cilvēka amata, no kādas cilvēku kārtas, darba strādāšanas vai maizes pelnīšanas, kas tev jau būtu vai kas tev patiktu, ko tu saviem bērniem vēlētu. Tādi vārdi būtu šie ādminis, adītājs, ārdītājs, ārste, algādzis, amatnieks, arājs. Bezgalīgi daudz, tur ir daudzi simti vai
sanāks. Un praktiski gandrīz visi no viņiem arī ir iegājušies ikdienā. Cits ir simtiem cilvēku, cits ir varbūt tikai daži cilvēki. Pie tam interesanti, ja Latgales uzvārdi, tā kā viņi ir bijuši 2 gadsimtus garākā laika posmā, tad ļoti daudz no viņiem ir simtos skaitāmi cilvēki, līdz pat populārākie latgales uzvārdi ir pat ap 1000. Bet tur bija tikai viens ciltstēvs 500 gadus atpakaļ. Un redz kā, gan īsti kā Čingishanam bija 10 000 varbūt pēcnācēji, arī šie uzvārdi, jo tur ir katru gadsimtu 3, teiksim, varbūt paudzes nomainījās toreiz, un ja tur ir kādi, teiksim, parasti vairāki tie dēli, un tad katram atkal un atkal. Bet Vidzemes, Kurzemes uzvārdi, ja reiz pirms 200 gadiem 9, tā kā vienai ģimenei ar 9 cilvēkiem to piešķīra, 200 gadus vēlāk, varbūt būs 11 vai 15, varbūt būs 7 vai 5 tikai. Tās atšķirības ir minimālas, jo vairs jau, teiksim, to cilvēku skaits tik strauji nemainījās. Labi, pāriesim šitam pāri, šito arī varbūt nē. Un tad ir dažiem uzvārdiem, šeit gan ir Latgales. Te ir, es tad aiziešu uz augšu mazliet. Es esmu aizlecis pa daudz. Šeit, piemēram, man interesē arī citas valstis pārskriet. Katrā valstī ir viens tāds populārākais, ja varbūt redzat, Latvijā Bērziņš, Lietuvā Kazlauskas, Igaunijā Tams, mums tur Ivanovs, Korhonens, katrā ir tāda. Bet, protams, ka mēs varam sarakstīt simtiem un pat tūkstošiem. Vidēji tie ir varbūt kaut kādi vairāki 10 000 oriģināli latviešu uzvārdu, kurus toreiz mūsu vecāki ir izvēlējušies, un kurus tad mēs mantojam. Un parasti mēs tā kā nepievēršam uzmanību. Tur Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš vai kāds tur, tas ir tāds neitrāla attieksme. Tikai dažreiz sanāk, ka pienāk laiki, kā es aprakstīju, vairs nav populāri būt muļķim, vai, piemēram, brāļi Šici, kas veiksmīgi startē angļu valodā, sanāk sūdbrāļi. Ja? Vai, teiksim, es vēl atceros, ka viņiem pat pēc kārtējās uzvaras ārzemju sporta žurnālisti zvanīja saviem Latvijas kolēģiem cerībā, ka Latvijā šo uzvārdu izrunā varbūt savādāk, lai angliski neizklausītos pēc sūda, lai viņi varētu šo uzvārdu lietot korektākā formā, lai nesmietos tik ļoti. Bet toreiz, tas tā kā izrunā, tā arī futbolists tur tagad mums ir. Jā, vai, piemēram, uzvārds Farts, pirmdienas, ja. Un toreiz jau neparedzēja, jo tas šits jau netika mērķēts, lai būtu angliski. Tie cilvēki jau nenojauta, kas angļu valodā vai kas ķīniešu valodā pēc 5 gadsimtiem mums būtu varbūt jāliek stāv uz zemē ar mūsu uzvārdiem, kā viņi var būt izklausīsies ķīniešiem. Pēc mums cerams, ka varbūt tas nekad nenotiks, bet tātad viņi neparedzēja, ka citās valodās vai citas nozīmes, kas nāks, ka tas ar laiku aizstās. Piemēram, kā valoda mainās, man, piemēram, ir dažreiz tādas fantāzijas, vai ja es varētu laikā paceļot kādus 3 vai 5 gadsimtus, vai es ar savu vecvecmāmiņu 5. paudzē varētu sarunāties. Un tad varbūt, ja mums būtu runāšana pie lopiem, pie zemes, varbūt pat pie ēšanas, pie vienkāršām lietām, varbūt tur mēs vēl cauri tiktu. Bet caurmēri saruna mums tomēr nenotiktu, jo mums jau ir pavisam, cik daudz no jauniešiem zinās visus tos lauku darbus, tos visas, kas ir sakas un ecēšas un piedarbs un kādi tur visi tie zirgu nosaukumi 30. Ilmār, piedod, pagājušā diskusijā mēs tieši pieskāramies tam jautājumam, kāpēc jaunieši vairs nelasa Mērnieku laikus, jo runāja par pagastu, bija ļoti svarīgi. Tāpēc, ka viņi nesaprot to valodu, kādā ir Mērnieku laika. Nerunāsim par Švaugstu, kurš runā pusvāciski, vai ne? Ko mūsdienu jaunieši viņš runā pusangliski, tad vēl to varbūt saprast, vai ne? Bet, valoda mainās tiešām, un tas ir ļoti svarīgi. Tā kā tā tos uzvārdus toreiz pirms tiem 200 gadiem cilvēki izvēlējās. Ļoti retam tas bija kaut kas uzspiests, negribēts.
vairumā izvēlējās, un parasti tāpēc ir kaut kas tāds ar dabu saistīts, kas cilvēkiem ienāca prātā visbiežāk. Tu tur ej uz to muižu vai uz to pagasta valdi, tev ir uzdots uzņemties šo uzvārdu, un tu varbūt vēl ej un domā, kas es būšu, vai Bērziņš, vai Kalniņš, vai Ozoliņš, kaimiņš jau ir. Un tāpēc arī dažreiz ir, ja ir bijuši mājvārdi, piemēram, ir Saulīša mājas, Cesvainas, ja nemaldos, muižā, un tad tur bija 2 saimnieki. Un tas pirmais pasteidzās, tas tad dabūja Saulīti uzvārdā. Bet ko tad otrs viņam jāizvēlās cits, tas paņēma mēnesi. Dažreiz ir tulko, piemēram, ir Gulbju mājas, paņēma Švānu, smalku vācu uzvārdu. Mums no šodienas perspektīvas mazliet varbūt komiski liekas, kāpēc tik daudz latvieši toreiz izvēlējās sev vāciskus uzvārdus. Jo ne jau ka muižnieki uzspieda latviešiem ņemt vāciešu uzvārdu, drīzāk otrādāk, es domāju, daudziem no viņiem nepatika, ka te tādi kaut kādi bauri te ķēmojās ar vācu valodu, lai viņi ņem savus bauru uzvārdus, kas neizklausās. Bet tomēr tanī turīgākajā, bagātākajā Latvijas daļā, ko mēs varētu sākt jau visa Ziemeļkurzeme, centrālā Kurzeme, Zemgale, apmēram līdz Bauskai, un šeit varbūt līdz kādām Cēsīm, Limbažiem, Valmierai. Tur dominē vāciskas nozīmes uzvārdi, jo bija daudz smalkāk būt nevis kalns, bet bergs. Vai nevis tur brīvzemnieks, bet Freibergs, vai Freivalds, vai kas ir tie visādi Grīnbergi un visi tie vāciskie uzvārdi. Bija uzvārdu maiņas kampaņas, bet tā Latvijas laikā pirms kara sākās burtiski 39. gada beigās, un tikai 1% no latviešiem paguva vai kas gribēja aktīvi nomainīt. Un tā kā lielākā daļa no tiem vāciskajiem vai citādi nelabskanīgiem uzvārdiem palika joprojām latviešiem lietošanā. Igauni bija centīgāki, viņi to sāka krietni ātrāk, un apmēram katrs 5. igaunis savu uzvārdu nomainīja toreiz 30. gados, un tāpēc igauniem daudz mazāk Veinbergu un Freibergu, kas viņiem bija vēl līdz 30. gadiem, un tad ir visādi Kirsipu un kas viņiem tur nenāk. Es mēģināšu tagad tuvoties, kas būtu tāda pacilājoša izskaņa. Nezinu, varbūt kaut ko tādu smieklīgu. Piemēram, es jau pieminēju šo uzvārds Diršs, un mums tagad atbrauca no Lietuvas delegācija, kam rīt ir jāuzstājās konferencē, un es ar šausmām konstatēju, ka Lietuvas delegācijas uzrunu taisās teikt brīnišķīga sieviete Saule Dirsienes kundze. Un tagad, zinot, ka jāuzrunā latviešu auditoriju, kā lai es varu teikt Saules kundze, bet tāpat taču vajag to. Bet viņa par laimi nebija visai, droša par savu uzstāšanos. Viņa bija diezgan kautrīga sieviete, un viņa man kaut kādā iepriekšējā vakarā prasa, varbūt kāds cits no Lietuvas delegācijas. Es saku, kurš tas būtu? Kazlausks tur būs, ja? Jā, ļoti labi, un tad man izdevās to pasākumu izglābt. Bet viņiem patiešām ir, ja ir vīrietis, tā tad ir Dirsis, un viņu neprecētās meitas būs tur Dirsītes, un kad ir precētās, tas būs Dirsienes. Mums šī izskaņas saglabājās. Piemēram, ir muižnieks un nav muižnieke vai muižnieka. Ir muižniece vai saimnieks, saimniece mazliet jau, un sarunu valodā mēs jau arī saucam, tā vecā oļiniete vai vēl tur kā. Mums nav gluži tās mūsdienu sieviešu, vīriešu dzimtas formas. Mums gribās mazliet to, tā kā valoda atļauj šīs te spēlēšanos, lai būtu varbūt, jauna neprecēta meita un jau varbūt precēta. Starp citu, vienā no Kurzemes muižām manīja, ka skrīverim bija neliels varbūt flirts ar tām savām apmeklētājām, jo jaunām meitenēm bija uzvārds Rozīte un Neļķe un Tulpe un Vizbulīte, brīnišķīgi uzvārdi.
bet vecāka kundze, kas viņam neiepatikās, ne vecā, bet dadzene, pēc gadiem es redzu, ka viņa ielika nātre un dadzene un tādus uzvārdus, ka bišķiņ. Savukārt blakus tas skrīveris atkal mazliet spēlējās ar šo dialogu. Gunt, kāds tev uzvārds? Tu jau zini savu uzvārdu? Nezinu. Labi, Guntis, nezinu. Kādu uzvārdu? Vēl šodien šis uzvārds tikai nezine vai nezinis figurē. Vai tev uzvārds jau bija? Bija. Tad tādu uzvārdu ieraksta. Guntis bija, vai Jānis nebija. Vai vēl labāks uzvārds, kas gan jau ir izzudis? Ženija man jau bija. Vienā garā vārdā, vienā uzvārdā 3 vārdi. Labi, esmu sasmīdinājis, tagad var kaut ko nopietnāku. Ilmār, tiešām tā ir pilnīgi taisnība. Kurš nevēlējos pirms? Nevienam nav šaubas par to, ko tu stāsti, ka tā ir taisnība. Bet es varu arī vienu piemēru, teiksim, ka es strādāju arheoloģijas nodaļā, mums bija nodaļas vadītāja Lūcija Vankīna. Un viņi bija no Lazdonas pagasta, un viņi stāstīja, bija Latvijas republikas laikā bija politikā pazīstams tādu nonāči. Un tas nonācis, vecais nonācis bijis no Lazdonas pagasta, kautrīgs cilvēks, viņš gājis uz pagastu, pateikt to uzvārdu, domājis kaut kādu skaistu latviešu uzvārdu, un barons bijis priekšā, viņš teica, es cienīgs tēvs te nonācu, vai ne? Izloksne. Viņš jau nonāca, vai ne? Nebija laika gaidīt, kāds mums tas uzvārds. Tā kā nonāca. Labi, mēs esam šeit Turaidā. Un Turaida ir lībiešu tentis, un lībiešiem arī tomēr ir savu uzvārdi, vai ne, kas iekļaujās šīs vēsturiskajās zemēs, vidzemē, kurzemē, bet tomēr lībiešu dimts droši vien, ka ir savu specifiku. Vald, lūdzu, pat lībiešu uzvārdiem. Paldies, un paldies Ilmāram par tādu labu un jaudīgu ievadu visai tai tēmai, un paldies Guntim arī par to iespēju parunāt uzvārdu kontekstā vai vārdu kontekstā arī nedaudz par lībiešu uzvārdiem, par lībiešu vārdiem, un savā ziņā es arī gribētu aiziet, mums pēc tam mēs atnāksim līdz mūsdienām atpakaļ, bet es arī gribētu aiziet laikā ļoti, ļoti tālu atpakaļ saistībā ar lībiešiem un parunāt arī plašāk par lībiešu vārdiem un par to, cik daudz, tad, kad mēs pētam uzvārdus un skatāmies uz uzvārdiem Latvijā šodien vai arī vēsturiski, cik daudz mēs vispār varam ieraudzīt starp šiem uzvārdiem lībisko, un kā mēs, un vai mēs vispār varam lībiešus atpazīt. Par pašu lībiešu vārdu fiksēšanu avotos ir tas pats sākums, jau ir 12. gadsimts, kad ir paši pirmie lībiešu vārdi pierakstīti. Viņi nāk no Novgorodas, no Bēras dāsvīm, uz kurām ir arī pirmais šās lībiešu uzvārds fiksēts, Mostka, jeb visticamāk ir no vārda mustā, melns, mustika, kur ir rakstīta viņam vēstule, kur tas teksts ir kolibinu komostke, bet tas avots, kur jau parādās vispār lībiešu vārdi vai personvārdi, ir Intrīta Livonijas kronika, kas ļoti daudz stāsta par tiem notikumiem, kas norisinās lībiešu zemēs, par lībiešiem, kas tādā vai citādā veidā ar viņiem iesaistīti. Un te parādās gan tādu augstmaņu, lībiešu augstmaņu vārdi, kā kalpo, kā ako, bet arī tādi daudz ikdienišķāki, tie pirmie kristītie cilvēki, Ilo, arī tas pats Imauts, Vieco un daudz citi. Tas, kas notiek laika gaitā, un tad nonākot pie tā, kā šie vārdi ir mainījušies, ir tas, ka lībieši pamazām saplūst ar apkārtējām baltu ciltīm, veidojot pamatu tam, kas ir tas mūsdienu latviešu etnos, mūsdienu latviešu tautīgi. Un
Un tad ir tas, ko es parasti atbildu uz jautājumu, ar ko lībieši no latviešiem atšķirās, tad ir šie te divi aspekti. Pirmkārt, lībieši no latviešiem neatšķirās tāpēc, ka lībieši ir daļa no latviešiem. Tas ir viena no sastāvdaļām, kas ir latviešus veidojuši. Bet no otras puses lībieši atšķirās no latviešiem ar to, ka paralēli šim, kā vienīgā no tām senajām tautām, lībieši ir pamanījušies arī saglabāties līdz mūsdienām ar savu valodu, ar savu kultūru, ar savām savdabībām. Bet, kas attiecās tieši uz uzvārdiem un vārdiem, tad tas būtiskākais ir, ka lībieši, būdami ļoti integrēti arī tajā apkārtējā latviešu nācijā un mēģinot kaut kādā veidā arī saglabāties, viņi faktiski atrodas tādā vidē, kur viņi no ārpuses īsti labi nav ieraugāmi. Un tas ir tāpēc, ja mēs paskatāmies to triju to pašu gubeņu struktūru, tad mums ir, teiksim, šaura tāda maza aristokrātu kopiena, kas pamatā ir vāciski runājoša, un tad ir šī zemnieku kopiena, kas ir pamatā latviski runājoša, un viņas īsti nesajaucās. Tās ir divas atšķirīgas. Kur pretī lībieši ir maza daļiņa, kas dzīvo zem šīs lielās latviešu kopienas, un viņi ir ārēji pilnīgi integrēti. Un otra lieta ir, kas attiecās uz dokumentiem, un arī pašiem pierakstiem un veidu, kā tā Latvijas sabiedrība funkcionē, ir tas, ka ja mēs īsti lībiešus nevaram ieraudzīt tāpēc, ka visa informācija par cilvēkiem būtībā no lībiešiem iziet cauri šim te latviskajam filtram, vienā vai otrā veidā, vai tie ir un tas ir tāpēc, ka, piemēram, lībiešu valodas lietojuma tradīcija, tā ir lietojuma tradīcija mājās, bet viss, kas ir ārpus mājas, skola, baznīca, kāda veida administratīvās darbības, tur visur ir latviešu valoda, un tas ir tas filtrs, caur ko tas iet cauri, un arī tā pati lībiešu kopiena faktiski viņai ir integrējusies. Un plus vēl ir līdz ar kristietības ienākšanu, tad mainās arī veids, kā vispār tiek dot cilvēkiem vārdi, un tas arī tas, ko mēs redzam, kad šie lībiešu tradicionālie vārdi, kas parādās Indrita Livonijas kronikā, mūsdienās viņi faktiski vairs nav atrodami, izņemot gadījumus, kad viņi tiek atkal ieviest. Kā piemēram kalpo, kas ir populārs Igaunijā, ir arī pāris gadījumi Latvijā, kur ir ieviestušies vēl un šur un tur, bet tie jau ir pēc tam ieviesti pa jaunu. Un tas, kad mēs pētām arī uzvārdus tieši, kas saistās ar lībiešiem, vai mēģinām caur uzvārdu prizmu lībiešus atpazīt, tad mums tās iespējas pamanīt lībiešu tajā kopējā bildē ir ļoti, ļoti ierobežots. Un tāpēc tas materiāls, ko Ilmārs rādīja 35. gadā, viņš ir ļoti labs, jo 35. gadā ir norādīta arī cilvēku tautība. Un tas ir faktiski vienīgais mehānisms, kā mēs vispār varam atpazīt lībiešus. Un tā ir arī tāda sava ziņā tāda lībiešu vēstures problēma, ka vārdi, kas parādās, ir tik ļoti integrēti tajā latviešu kopējā vārdu došanas un arī uzvārdu došanas tradīcijā, ka pēc tās formas nav nošķirama. Tieši tāpat kā cilvēki paši, viņus ir ļoti grūti nošķirt, ja vien tev nav specifiskas zināšanas par to, ka tas cilvēks ir lībietis vai viņš pieder kopienai un tā tālāk. Un es vienkārši tāds drusciņi atkāpjoties uz piemēriem, tad, piemēram, dzirdot tādus uzvārdus kā Kļaviņa, Vanaga, Mansūrova, Žagare, principā neviens no šiem uzvārdiem neliecina par to, ka tā uzvārdu nesēja ir ļoti labi pazīstama lībiešu valodas teicēji, kam visi ģimenes paudzēm ir. Un arī viņu, kas ir pilnībā auguši lībiskajā vidē. Un arī Kurzemes lībiešu uzvārdi, ja paskatās, tad viņi pilnībā iekļaujās šajā latviskajā uzvārdu tradīcijā. Tad no tādiem pazīstamākajiem ir Bertholds, Kābergs, Polmanis, Dambergs, Šūbergs, Volganskis, Refenbergs, Belte. Tie visi ir uzvārdi, kurus mēs skatoties, mēs pat īsti
nevaram nekādā veidā atpazīt, ka tie ir lībieši, izņemot atkal ir tas gadījums, ja mēs zinām, ka viņi ir ar lībiešiem saistīti. Un tā ir tāda savā ziņā tādas lieliem vārdiem izsakoties tāda marginalizētās kopienas problēma, ka lībieši gan šī Kurzemes lībiešu kopiena, gan arī Vidzemes lībieši, pēdējie Vidzemes lībiešu valodas runātāji pie Salātas un arī daudz citu lībieši, viņi faktiski dzīvoja divās pasaulēs, vienlaikus būdami lībieši un savā kopienā izmantodami gan savu valodu, gan arī cita veida atpazīšanas vārdus. Un tad bija tā otrā daļa, bija šī daļa no latviešu pasaules, kur īsti neviens nezināja, ka viņi vispār ir lībieši. Viens labs piemērs Grizelda Kristiņa, viena no lībiešu valodas teicējām, viņa kara laikā devās uz Kanādu, un es ar viņu tikos 2012. Gadā. Viņas meita uzzināja, ka Grizelda ir lībiete, un ka Grizelda perfekti runā lībiešu valodā tad, kad meitai bija 60 gadi. Nekas neliecināja, viņai dzīvojot latviešu kopienā, ka viņa nes sevī šo otro pasauli līdzi. Un līdzīgi ir arī ar daudziem citiem lībiešiem, kas ir ļoti labi zināmi, kā kopienas sastāvdaļa, kā skolotāji vai citu amatu pārstāvjiem, ko visi zina, kā vienkārši normāla latviešu kopienas sastāvdaļa, bet viņiem ir arī tā otrā dzīve, kur notiek kaut kas cits, un arī tie vārdi, kādi ir, praktiski katram lībietim ir divi vārdi. Mums ir Kārlis Stalte, ko zina visi, kas runā latviski, un neviens nezina, ka viņam ir otrs vārds Korlis Stalte, ir Uldriķis Kābergs un ir Uļī Kinkamegs, vai tā kā paši lībieši viņu pazīst kā Buntīgi. Un tad, kad lasa lībiešu literatūru, piemēram, šos te lībiešu vārdus redzot, lai sasaistītu viņus kopā būtībā, tev ir jāpārzina abas pasaules, nevis tikai viena, jo tā viena neko īsti nepasaka. Bet runājot tieši par pašiem lībiešu uzvārdiem, manuprāt, tas, kas ļoti labi iznāca ārā Kurzemē, ka ir atsevišķas kombinācijas, kas ir raksturīgas tikai lībiešiem, kas it kā šķiet veidotas līdzīgi tā kā latviešu uzvārdi kopumā. Latvijā tikuši veidots ar vācu valodas palīdzību vai jaukti, bet tā pati kombinācija ārpus lībiešu kopienas īsti nefigurē. Tie ir tādu uzvārdu vispār ir ļoti maz. Un tas ir piemēram Dembergs. Nevis Dambergs, bet Dembergs, kas ir tikai lībiešu uzvārds un tikai raksturīgs lībiešiem. Vai no tādiem ir arī tas pats Erenštreits, kas ir tikai lībiešiem un tikai no Miķertorņa. Kābergs arī ir viens no šādiem uzvārdiem. Un ļoti, ļoti retos gadījumos, ārkārtīgi retos gadījumos ir uzvārdi, kur pats uzvārds nebūdams mājvārds, tomēr liecina arī par šo lībiskajām saknēm. Un tādi faktiski ir divi. Kurzemē viens ir geige, kas ir cēlies no lībiešu jei, kas ir ledus, un otrs ir lepste. Lepste, kas ir augsnājs, un interesantā kārtā daži no šiem te lepstēm ir arī, lai būtu vieglāk iekļauties apkārtējā kopienā, šo uzvārdu ir nomainījuši uz augsnāju. Tieši iztulkojot. Un tā ir vēl viena tāda lieta, kas arī padara šo te lībiešu ieraudzīšanu, it īpaši tajās teritorijās, kur šis te asimilācijas process ir bijuši ļoti, ļoti jaudīgi, ir tas, ka bieži vien mēs skatāmies uz lietām, un tas ir kaut kas pilnībā latvisks, tas pats uzvārds vai vārds, bet realitātē tas sanāk tulkojums no lībiešu valodas, gluži kā tas daudz viet ir vietvārdos, kur mums ir piemēram ir lauciena no vārda lauks pie talsiem, un turpat ir Nurmes baznīca, kur Nurm ir lauks tikai lībiešu valodā, tāpat kā Nurmīži šeit pati blakus. Un par šiem te paralēliem un līdzīgā veidā ir šie te lībiešu uzvārdi Vidzemē, un te atkal ir tieši tas pats, kad lībiešu uzvārdi
lībiešu dzimtu uzvārdi, kur ir labi zināmas lībiešu dzimtas, viņi īsti neliecina par šo dzimtu lībiskumu atkal. Tikai pateicoties tam, ka mēs zinām, ka ir fiksēta tā informācija, ka tie ir lībiešu valodas nesēji, tad mēs varam šīs dzimtas sasaistīt. Es, piemēram, varu nosaukt tos pašus vidzemes lībiešu dzimtu vārdus, kas ir ādmīdiņi, bisenieki, hirši, martinsoni, priediņi, lielnori, baumaņi, gīzes, kariņi. No tā īsti nekas, viss ir vai no latviskas cilmes, vai vācijas cilmes, tā ierakstoties tajā kopējā tendencē, gluži tāpat kā arī šie vārdi apkārt ir. Un tomēr ir gan tās kombinācijas dažas ir unikālas, gan arī, piemēram, kariņš ir viens no tiem vārdiem, kas jau tiešām ir ar lībiskām saknēm, bet atkal visticamāk tāpēc, ka daļa no tiem uzvārdiem ir nevis apzināti izvēlēti, bet ir saistīti ar tām mājvietām, kas nes lībiskos nosaukumus apakšā. Tas pats arī ar lepstēm visticamāk ir Kurzemē, kur tas lepstu uzvārds nav tāpēc, ka cilvēks ir gribējis, bet tieši to izvēlēties, bet ka apakšā ir lepstu mājas, kuras ir arī vairākas tur. Un šīta problēma tiem lībiskajiem vārdiem un uzvārdiem, un arī ar vārdiem tā skaitā, jo kā tu pateiksi, vai tas ir Jānis vai Jāņi, ja pats pierakstas filtrs jau ir bāzēts latviešu valodā, tas padara arī tādus avotus pētot lībiešus patiešām ļoti grūti redzamus, ļoti grūti atpazīstamus, jo tu lasi un tev viss izskatās pilnīgi parasti latviešu vārdi, pilnīgi normāli latviešu uzvārdi, bet, ja tev nav tās zināšanas par to, kas ir tas fons, tad var šķist, ka tur neviena nav. Mums ir bijuši tādi pilnīgi absurdi gadījumi arī saistībā ar Kurzemi, kur cilvēki saka, bet te ir vienīgi latvieši un igauni, tur nekāda lībiešu nav. Tāpēc, ka atkal ir vienā kontekstā atrodas latvieši, lībieši kopā, un igauņi savukārt nāk jau no pavisam cita konteksta, no citas tradīcijas, tā skaitā no citas vārdu un uzvārdu došanas tradīcijas, kuras viņi atnes sev līdzi, un tad viņi ir redzami. Un tad noslēgumā varbūt tādas dažas lietas par lībiešu vārdiem klāt ir lībiešu valodā. Ilmārs jau rādīja to rakstu, kad vēl nebija jēdziens uzvārds, bija famīlija, un tad famīlija ir arī viens no tiem vārdiem, ko lībiešu valodā lieto attiecībā uz uzvārdu. Bet lībiešu valodā ir arī vēl viens cits vārds, un tas ir liekanim. Un tas lieka ir tās latviešu aizgums, būtībā liekvārds. Liekais vārds ir tas uzvārds, no kā ir. Un vēl viena lieta ir par šo te lībiskošanu vai latviskošanu. Ilmārs jau teica, ka Igaunijā faktiski tas igauniskošanas process sākās 20. gados, parādoties Igaunijas valstī, un cilvēki daudz strādāja pie tā, lai pārietu no tiem vāciskajiem uzvārdiem uz kaut ko jaunu, un tad tas pats process bija arī Latvijā, un drusciņi tas process nostrādāja arī lībiešu kopienā. Piemēram, ir viens Somijā pazīstamākais lībiešu mācītājs un lāčplēšu tulkotājs uz somu valodu, Edgars Valgamā. Tad viņš būtībā paņēma tēvu pseidonīmu, jo tēvs Didriķis Valgānskis izmantoja kā pseidonīmu Valgamo, kas ir Valgums, tā vieta, kur laivas brauc ārā jūras malā. Un viņš paņēma to kā uzvārdu, un principā tas viens no tāds redz gadījums, kad ir tiešām šī uzvārdu lībiskošana bijusi, un savukārt no vārdiem pašiem, jo parasti izplatītie vārdi lībiešiem bija tādi paši arī kā latviešiem, un joprojām arī ir, bet piemēram tāds vārds kā ēdroma lībiešu valodā nozīmē zieds, tad tas arī bija tāds 30. gadu mēģinājums tāds padarīt lībisko redzamāku. Un par amatiem, tur gan lībieši, gan igauņi ir atstājuši savas pēdas Latvijas uzvārdos, tad ir uzvārdi un vārdi, kuros tiešām var atpazīt kaut kādas citas cilmes. Piemēram, tāds uzvārdiņš kā zeps, kas nāk no igauņu sep vai lībiešu siepā, kas ir
vienkārši kalējs. Paldies, Valdi. Man jau tā no malas klausoties šķiet, ka lībiešiem tomēr vairāk tie vāciskie uzvārdi, vai tas ir Deļa Kurzemes, pēc Kurzemes guberņa un Andrejs Liktenbergs, piemēram, arī tu. Es domāju, ka tas ir atkal ir tāds tradīcijas jautājums tiešām, kā no apkārt tas ir gājis, jo patiešām ir daudz lībiešiem šādi vārdi, kas tie uzvārdi, kam ir vāciskā cilme, un es pat teiktu, ka lielākā daļa. Jā, tā šķiet tā. Bet es domāju, ka te ir arī vēl viena loma, ko tas ir spēlējis, ir arī tieši tas, ka lībiešu kopiena, viena lieta ir, ka tavu vārdu zina, kā tas skan latviski latviešu vidē, bet ņemt latviešu vārdu pašam lībietim ir daudz grūtāk nekā paņemt neitrālu vācisku vārdu, jo principā attiecībā pret lībiešiem vāciskais sanāk neitrālāks. Jā, viņš negrib būt arāvais. Jā. Arājs nekādā gadījumā. Zvejnieks varbūt. Labi, paldies vēl. Saprotam. Labi, un tad mūsdienu situācija Siguldas apkārtnē. Pēter, lūdzu, tev vārds. Pēters ir centrālās statistikas pārvaldes vadošais eksperts. Vecākais eksperts, jā. Es gandrīz 20 gadus esmu statistikas pārvaldē darbojies ar tautas skaitīšanu. Esmu arī papētījis tautas skaitīšanu vēsturi Latvijā un esmu sagatavojis digitālajai Latvijas nacionālajai enciklopēdijai arī šķirkļus par visām tautas skaitīšanām, kuras ir veiktas Latvijas teritorijā. Pirmā bija 1897. gadā Viskrievijas tautas skaitīšana, kur uzvārdi tika izmantoti, lai identificētu personas. Un arī tālāk jau neatkarīgās Latvijas laikā, 2035. gadā, ja, šajās skaitīšanās uzvārdi bija daļa no individuālajām personas kartītēm, tāpēc arī var šobrīd labi izmantot, ja, pētot vēsturi. Bet publicētajos rezultātos parasti šie uzvārdi netika izcelti kā atsevišķi analīzes objekts. Un arī atjaunojot neatkarību, gan 2000. gan 2011. gada tautas skaitīšanā uzvārdi bija nozīmīgi. Tie tika izmantoti, ja, gan identificēšanai personas, gan arī kvalitātes nodrošināšanas vajadzībām, bet publiska analīze netika veikta. Atšķirībā no tiem 2021. gadā, kad tautas skaitīšana bija pilnībā balstīta uz administratīviem datiem, arī šie uzvārdi jau tika izmantoti ne tikai identificēšanai, bet arī tika publicēts atsevišķi arī kā analīzes objekts un grāmata, ja, publikācijas palaidu apkārt. To varēja apskatīties, ja, kas bija 21. gadā populārākie uzvārdi, un tāpat arī papētījām arī populārākos vārdus. Tā, nu, varbūt pašā ievadā, ja, tātad pagājušā gada sākumā tie šobrīd pieejamie jaunākie dati, tie gan maza kļūda, ja, tam vajadzētu būt 25. Nu jā, 25. gada jau, 1. janvāris, ja, 12 populārākie vārdi, bet, protams, tur ir bērziņi, ozoliņi, ozoli, liepiņi un krūmiņi, bet arī tādi antroponīmiskas, jeb personu vārdu izcelsmes uzvārdi kā Ivanovi, Jansoni, Vasiljevi, Petrovi. Un arī
citi ar dabu saistīti, ja, kas latvietim ļoti raksturīgi, ja, uzvārdi kā Kalniņš un Balodis. Jo, nu, ņemot kopumā, skatoties, kādi ir latviskie uzvārdi, ja tie pamatā ir no kokiem, augiem, putniem, dzīvniekiem un arī ainavas vārdiem. Bet slāvu cilmes uzvārdi Latvijā ir ļoti izplatīti, ja, un tie, principā, ja, patronīmiskas formas, ja, pēc tēva, ja, teiksim, ja, nu, Ivanovs, Petrovs, ja, Vasiljevs, ja, tā kā nu, būtu Ivana, Piotra vai Vasilija bērni, ja, tad tas būtu par Latviju. Un Siguldas novadā, ja mēs skatāmies, ja, tad Siguldas novada uzvārdi, ja, kā zinām, ka Latvijā pats populārākais ir Bērziņš, tā arī Siguldas novadā populārākais ir Bērziņš, bet ja paskatāmies salīdzinot ar Latviju, noteikti šo populārāko uzvārdu saraksts ir krietni izteikti latviskāks. Un tā arī, principā, visa Vidzeme ir ar krietni latviskākiem, ja, uzvārdiem. Un tātad ja, gandrīz viss pirmais desmitnieks sastāv no tieši latviešu izcelsmes uzvārdiem. Un tātad tur ir gan koki un augi, Bērziņš, Ozoliņš, Ozols, Kļaviņš, Liepiņš, Vītols, ja, kā arī ainava, Kalniņš vai dzīvnieki putni, kā 10. ir vanaks. Un novadā nav starp 10 populārākiem nav neviena slāvu izcelsmes uzvārda. Tas nozīmē, ka Siguldas novada populārāko uzvārdu struktūra ir mazāk daudzveidīga etnolingvistiskā ziņā nekā Latvijā kopumā un vairāk atspoguļo tieši šo latvisko uzvārdu tradīciju. Bet, nu, jāņem vērā to, ka tomēr no 10 populārākiem 8 ir arī Latvijā kopumā populārāko uzvārdu skaitā. Ja paskatās Siguldas pilsētu, tad tomēr no novada šī sadalījuma atšķirība nav liela. Varbūt ir mainījusies kārtība. Tā, izlecām. Nē, aizgādās. Lūk, jā, ir Sigulda. Tā tad ir pamainījušies varbūt vietām, bet principā tas atspoguļo arī kopējo novadu, jo gandrīz puse no novada iedzīvotājiem dzīvo Siguldas pilsētā. Bet, nu, pilsētā mazliet vairāk tomēr izceļas arī tādu uzvārdi kā Ozoliņš, Vītols, Kārkliņš, bet novadā Kalniņš un Vītols, kas Siguldas pilsētā tik lielā mērā nav. Bet pārējie, ja, pagasti, teiksim, jau paskatoties Krimuldas, pagastā ir redzamas atšķirības. Ja. Ir zināmas līdzības, ja, ar Bērziņa, Kalniņa, Jansona, Ozoliņš, Ozols un Liepiņš, bet ir tādi uzvārdi parādās, ja, kā Briedis, Veivers, Šits un Petersons, kas ir jau savādāki, ja, un tātad tas ir mazāk līdzīgs novada kopējam, klasiskajam topam un vairāk noteikti atspoguļo vietējās īpatnības. Un, ja skatāmies tālāk. Inčukalna pagastā tas ir vienīgais pagasts, kur parādās arī viens slāvu izcelsmes uzvārds Ivanovs,
tur varētu būt arī zināmā mērā, teiksim, Egļupi, ja, ko zinām, ja, kad dzelzceļnieku. Arī viens Latgales keišs. Lūk. Arī tātad keišs, jā, bet arī, protams, ir vēl citi interesanti uzvārdi, ja, kā Balodas, Lācis, Lapsa, Siliņš, ja, kas neparādās novada kopējā topā. Un tad Māpilī atkal ir arī sava īpatnība. Tātad parādās tāda uzvārdi kā Biškovskis, Stepānovs, Cīrulis, Graudiņš, Balodas un Zuters. Droši vien daļa no šiem uzvārdiem, ja konkrētas personas pazīstam, ja, bet tas atkal parāda to, ka Māpils pagastā arī ir savdabība, ja, savs iedzīvotāju loks, kuri ir īpaši uzvārdi. Pārējie pagasti ir drusku mazāki, tāpēc es izvēlējos top 5, bet, teiksim, arī paskatoties Alažu pagastā, ja, Bērziņš ir tikai 3. vietā, ja, bet parādās tādi uzvārdi kā Bērze, Neimans un Vanaks, kuri nav kopējā, ja, novada top 10, un tā tad atkal ir sava īpatnība. Ledurgas pagastā arī, tur gan Bērziņš ir 1, jā, bet tur parādās Šmits, kas ir vācisks, ģermānisks izcelsmes, jā, un parādās Kronbergs, kas arī ir īpašs uzvārds, ja, kas citur. Mūris pagastā arī Bērziņš ir 1, bet, lūk, parādās jau no dzīvnieku pasaules un no dabas, jā, Lūsis, Straume, Bite. Atkal citi uzvārdi, kas parāda, ja, šīs teritorijas īpatnību uzvārdu ziņā. Un Siguldas pagastā arī ir tātad Cilinbergs, Šits un Kālis, kas, jā, starp top 5 ir uzvārds Kālis. Te gan jāsaka to, ka pirms pāris gadiem Siguldas novadām paplašinot pilsētas teritoriju, pagasta iedzīvotāju skaits krietni samazinājās, droši vien pirms teritorijas, pilsētas un pagasta teritorijas maiņas, ja, tas top 5 būtu bijis citāds. Un tad varbūt arī, ja, tajā publikācijā bija redzami arī populārākie vārdi. Un tas droši vien arī būtu kādas citas diskusijas temats, ja, kas ir šo vārdu izcelsme, kāda ir. Un, teiksim, šeit Siguldas novadā, ja, Siguldas novads atšķirs no kopējās Latvijas ainavas vairāk nekā vīriešu vārdu ziņā. Ja. Tad redzam, ka Siguldā vispopulārākā ir Ilze, bet, teiksim, Latvijā tā ir Anna. Un šeit arī redzam, ja, ka tās ir principā lielākā daļa ir tā latviskas izcelsmes vārdi. Tādi, ja, latviskie, ja, bet teiksim, ja paskatītos valsti kopumā, tad ir arī vairāk topā arī slāviskās izcelsmes vārdi. Un, ja runājam par vīriešu vārdiem, ja, Jānis ir kārtīgā topā. Trīskāršā. Jā. Tā kā, un arī, ja paskatās pārējie, tad tomēr ir latviskie vārdi, ja, Siguldas novadā, kas gan uzvārds, gan vārds, tā tad, ja, novads izceļas ar to, kad ir šīs latviskās saknes vārdiem, uzvārdiem. Varbūt vēl papildinot to, ko teica Ilmārs Mešs, no savas dzimtas saknēm, ja,
ir stāsts par to, ka divi brāļi aizgāja uz mūžu pēc uzvārdiem. Pirmajam iedeva uzvārdu Veģis, otrs atnāca ar rudiem rugājiem noaudzis, un viņam iedeva uzvārdu Ruzga. Tīri paskatoties uz cilvēku, ja? Un, diemžēl, rakstošiem vēsturiski pārrakstot, tā Ruzga, ja, visi Ruskas un Ruski varētu būt, ja, arī no tā dzimtas koka. Un man bija ļoti interesanta situācija, kad es citīgi sāku pētīt dzimtas koku, un arī uztaisīju DNS analīzes un konstatēju, varbūt ir dzirdēta zinošākā pētniece, ja, par dzimtas koku veidošanu, par informācijas iegūšanu Linda Sirsniņa. Viņa ir mana 8. pakāpes brālēna meita. Mēs, paldies manam vecam tēvam, kurš bija ticis līdz 1700. gadam, viņai arī bija, un viņa ir no tā rusku koka. Tā kā ļoti, tas arī ir, ja sāc pētīt dzimtas koku, ja var daudz interesantu lietu atrast. Un, teiksim, atkal vēl viens stāsts no ģimenes, ja, par mūsu uzvārdu, kad pirmās neatkarīgās Latvijas laikā ir saviesīgs pasākums. Mans vecais tēvs, kurš bija Rīgas apriņķa skolu inspektors, ierodas uz pasākumu un sasveicinās ar kungu. Kungs saka, kliņģeris. Protams, mums vecais tēvs paspiež roku un atbilda Veģis. Kungam tas ģīmis paliek tāds garš, Ka viņa ķircina. un pēc brītiņa viņš vienam piebīgs, kas tas nekaunīgais kungs. Es viņam saku, kliņģeris, viņš man pretī Veģis, bet viņš arī ir Veģis. Šis pats bija gadījums 50. gados no reālās dzīves. Divi jauni kolhoza speciālisti, ir viena skaista meitene, kas ir grāmatvede uzvārdā Bauska, jo ir tāds uzvārds ne Bauskā, bet Latgalē. Bauska. Un atnāk jaunais agronoms, un viņi sveicinās, un tā meitene saka, labdien, es esmu Bauska. Un tas jaunais cilvēks atbild, labdien, Valmiera. Jo viņš patiešām, un tad viņi arī domāja, ka viņi nes cauri, bet laikam viņi salaba, jo viņi saprecējās, un arī tā Bauska pārgāja Valmierā. Tā kā, tādi gadījumi arī gadās. Vienu tādu komisku Lūdzu. Es strādāju Lopkopības institūtā, un pie mums strādāja tā zinātnieks veterinārās Jānis Brūdgāns. Pieredze sekojoši. Viņš zvana un stādās priekšā. Es esmu Brūdgāns. Otrā galā būs tieši klausos. Kas bija? Otrā galā būs tieši klausos. Noskaidro, ko tad tāds Brūdgāns zvana. Jā. Ja cilvēks vairs nemeklē īpaši sev romantiku, tad Brūdgāns nav vēlams. Jā. Par šito te bija arī Liepājas aktierim Godam, viņš iepazinās Gods, un viņam pretī bija Slava. Jā, tā bija. Paldies. Jā, piemēram, veselības ministrs Glāzīt, Slakters mums. Vai tur Glāzīts varētu darīt redzēšanas kaut kādā biedrībā. Paldies, godātie kolēģi. Ļoti interesanti tēma, protams, mēs varam turpināt. Bet es gribētu pajautāt jums arī par to uzvārdu senumu. Protams, ka jūs senākais avots ir Indrika Livonijas kronika. Un es kādreiz esmu runājis arī ar kolēģiem stāstījis. Kādreiz jaunībā man bija tāds paziņu draugs, kuram bija ļoti dīvains uzvārds Paiķis. Un mēs par viņu tā kā smaidījām, kas Paiķis, vai ne? Bet pēc tam es lasu Indrika Livonijas kronika, ir Doti un Paiki. Vai ne? Tāpat mums arī rados bija Garvēderi. Un pēc tam lasot Indrika Livonijas kronikas, rada viens no pirmiem kristītiem lībiešiem ir Garvēderi. Vai tiešām šie senie latviešu vārdi, kas ir minēti kronikā, varētu arī pārceļot, pēc tam kļūt par uzvārdiem? Piemēram, Garvēders. Kā var būt tāds uzvārds? Es atvainojos, Sesvainas pagastā ir tāds, tas nav uzvārds, bet tā ir mājas Caurvēderi. Caurvēderi, jā, tas tā ir bijis. Lūdzu, kuram no jums ir kāda versija? Ilmār, tev šķiet?
Nu, iesācis, pabeigšu, vai otrādā. Nu, zini, es jau domāju, ka ir varbūt tā lielā problēma ir tāda, ka mums ir pārāk maz materiālu, pārāk maz avotu. Lai mēs varētu tā kārtīgi izsekot, būtībā tas, ar ko mēs strādājam, ir pats jaunākais laiks, tā ir pati vēstures aste. Bet es domāju, ka šie te vienā vai otrā veidā arī tādi tie vecie vārdi, vai arī vecie proto uzvārdi, daļa no viņiem pilnīgi noteikti ir kaut kādā veidā, respektīvi Tontegodas piemērs ir viens, kas ir dokumentēts piemērs. Un es domāju, ka arī ir tie vārdi, kas līdz mūsu dienām ir atnākuši, tikai izejot vēl cauri, varbūt no uzvārda kļūstot par mājas nosaukumu, apdzīvotās vietas nosaukumu, pēc tam pārceļot atpakaļ uz uzvārdiem un arī tādā dabiskā veidā tas ceļo. Es domāju, ka ir lietas, kas līdz mūsdienām ir šādā veidā atnākušas. Un vēl jau ir arī tāda pārnese, kur varbūt šie te vecie vārdi un uzvārdi ar tādu pārliecienu atgriežas dzīvē pavisam citā formā. Nu, kaut vai sāksim ar to pašu imantu stāstu. Ja? Ir būtībā kaut kas, kas nāk no ļoti tālas senatnes, vai, piemēram, mans profesors Tartu universitātē bija Tītreins Vīco Nelaiģis, nu jau, bet viņš savu uzvārdu igauniskoja, paņemdams sev par uzvārdu vienu no lībiešu nosaukumu, lībiešu vārdiem Indriģa kronikā, kas jau parādās, šis te Vīco. Tā kā ir, tādi. Es piekrītu Valtam, ka nevar izslēgt, tas tā varētu būt, it īpaši tas būtu ticams tādam garam vārdam kā garvēders, kas gluži apkārt nemētājas, ja? Bet visdrīzāk tas varētu saukt kādu mājvārdu, jo liela daļa no mūsu mājvārdiem, it īpaši Vidzemē, viņi vismaz līdz Zviedru laikiem, tātad 3-4 gadsimti. Un kāpēc gan vēl nesenāk? Ja? Mums tiešām iztrūkst starp Indriģa kroniku līdz kaut kādiem 19. 18. Senākie tas 1599. ko es esmu skatījies, šī revīzija, kas nosaucās Pārdaugavas revīzija, jo viņi taisīja Polija. Un priekš poļiem Pārdaugava ir viss, kas no Polijas puses bija Pārdaugava, pretēji tātad nepārdaugava Latvijas izpratnē. Mūsu vienmēr Rīga Pārdaugava būtu Daugavas kreisais, tātad Zemgales vai Kurzemes krasts. Savukārt viņiem Pārdaugava bija Latgale un Vidzeme. Lūk, un tātad tur, nerunājot jau par Latgali, ko es ieskicēju, bet arī daudzos Vidzemes novados parādās ļoti neparasti uzvārdi, kuri ir arī mūsdienās, bet pa vidu, kamēr tie cilvēki bija dzimtcilvēki, viņi bija izzuduši vai pazaudēti. Piemēram, pie Kokneses ir tāds Čulkstēns, neparasts uzvārds, un viņš toreiz ir tādā pašā Kokneses pilsnovadā. Un mūsdienās, vai teiksim, 935. gadā, un tagad varbūt mazliet viņi ir izceļojuši uz Rīgu un uz Angliju, bet principā visi atcerās, ka tā izcelsme ir no Kokneses apkārtnes. Tā kā es piekrītu, ka tāda iespēja būtu, mums vienkārši iztrūkst šo avotu, un būtībā arī to pētījumu jau varētu būt daudzkārt vairāk. Es vēl vienu jautājumu gribētu uzdot. Saprotu, Ilmār, ka tu gribēji arī noslēgumā tādu mazu kādu konkursu jautājumu uzdot, bet es domāju, ka mēs varam atļauties vēl tik daudz. Es tā domāju, rakstot arī šķirkli, ja kāds ir lasījis šai diskusijai, man pašam tā doma ir tāda, ka mūsu uzvārdi tomēr atspoguļo arī kaut kā mūsu vēsturi. Un tomēr, ja Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā, bijušā Kurzemes guberņā, Kurzemes hercogistē, tomēr ir vairāk šie vāciskie uzvārdi, bet Vidzeme ir atkal šo latvisko uzvārdu, tāda stiprā pils, vai teiksim tā, vai ne. Tad, vai tas tomēr neatspoguļo arī drusciņi to mūsu vēsturi, kad tās attiecības, kādas bija Kurzemes guberņā, mužniecībai ar zemniekiem, ka tomēr viņas bija vairāk tā varbūt tā kā tādas, tuvāks nedaudz varbūt, jā, un Vidzemē vairāk tas latviskais tā kā pretstatā vāciskajam, vai tas tā varētu būt?
Es varbūt iesākšu tas vāciskais toreiz pirms 200 gadiem netika pretstatīts latviešiem. Tas bija tāpat kā es tagad uzvelku savu labāku žaketi, es noņemu savu to ikdienas mājas jaku vai praķi, vai kaut kādas bišķiņa izējamās kurpes, nevis kaut kādas iešļūcenes. Tā kā ejot cilvēkos, es mazliet uzpucējos. Un tāpēc arī ļoti daudz ienāk šie te vāciskie latviešiem, lai mēs labāk izskatītos. Piemēram, tieši šis laiks, 820. 30. gadi, ir laiks, kad vairums latviešu nometa savus tautas tērpus kaut kur bēniņos, kā vairs jau nemodernus, es īpaši runāju te par Vidzemes šo stūri, un arī tas pats bija Zemgalē, Kurzemē, izņemot kaut kādas varbūt īpaši Kurzemes nomales, nabadzīgas nomales, kuri vēl neredzēja tās jaunās pilsētas modes, un viņiem nebija tā īpaši nozīmīgi parādīt tādu turību un smalkāku varbūt. Tā kā es drīzāk domāju, ka varbūt arī vidzemnieki mazliet tālāk no Rīgas vienkārši arī nemēģināja izlikties par turīgākiem un bagātākiem, kā viņi ir. Nē, man tā kā prātā ir, jo mēs esam no Saulgales pagasts, no Zemgales, kad mūsu mācītājs, kurš droši vien arī maniem senčiem no mātes puses iedeva vārdu Treiman, kā Konrādijs teica, keina letenmēri, nekādus latviešus vairāk, vai ne? Ka būsim visi tagad vācieši, vai ne? Un tāpēc arī iedeva varbūt tos uzvārdus, vācisks. Labi, tad paskatīsimies, es nezinu, es vēl īsti neredzu, kā mēs te... Jā, bet šeit jums būtu tikai ātrumā un atbild aizmugurējās rindas. Labi, Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš, Liepiņš, Kļaviņš, tie ir visi Latvijas uzvārdi. Bet no kurienes ir Laizāni, Zalāni, Leitāni, Rancāni, Ancāni? Atbild aizmugurējās rindas, pārējie uzsien sev lakatiņu. Jansons, Andersons, Jēkabsons, Miķelsons. Tas ir jau... Nē, šitas ir mazliet āķīgs jautājums, jo būtībā es te saliku gan Vidzemes, gan arī Kurzemes tos patronīmiskos, jeb tēva vārda uzvārdus, un ir pietiekoši daudz dzimtas pētnieku, kas ir atraduši konkrētu Miķeli, kurā dēli ir Miķeļsoni, Miķeļa dēli revīzijā ierakstīti, vai jebkuri citi. Pārlikšu pāri tiem vāciešiem, bet Bukovskis, Lipskis, Mežeckis, Ostrovskis. Jā, tie ir poļi, bet precīzāk latvieši, kuri gribēdami izlikties smalkāki par kungu, tā kā Kurzemē Zemgalē vairāk uz vāciešiem spieda, tātad būtu Freibergi, Grīnbergi, Rozentāli, Feldmaņi, tad Latgalē vai Austrumlatvijā kopumā tas smalkums bija būt polim, nevis vācietim. Un tāpēc tie paši latvieši vairumā bija arī nākošā rindiņa būs tas pats - Blaževičs, Juhnevičs, Sankevičs, Kokarevičs, arī poliskie tikai vai ir Iskis, Estkis vai Evičs. Bogdanovs, Andrejevs, Sergejevs, Vasiljevs. Ne, visi poļi arī slāvi, krievi un punkts. Savukārt, ja mums runājam par slāviem, ukraiņiem ir diezgan cita uzvārdu grupa, bet Latvija nerobežojas. Bet, piemēram, Baltkrieviem ļoti populāri ir Oks, Streļčenoks vai Konošonoks ar Oks beigās. Jā, tas būtu Baltkrievi. Krievaitis, Linkaitis, Lībaitis, Janaitis, Biezaitis. Viņš izklausās kā lietuvieši, bet viņi ir visi latvieši, bet vienkārši Kurzemes vidienē bija pierasts arī šie, tādas it kā mums šodien liktos lietuvisks. Un katrs no tiem krievaitis lietuviski neko nenozīmē, jo viņi nesauc krievus pa krieviem, rusai. Tad tas ir mazliet neloģiski, vai biezaitis, vai tur viņiem nav tas vārds biezs. Tas ir arī tāds, tas drusku varētu būt kuršu valodas arī. Varbūt. Tas ir palikuši. Un Tams, Harjus Ārs. Jā, jūs nemaz neļauj man izteikt. Jā, labi, tie ir igauļi. Bet tā kā mums bija ļoti zinošas
Tad, nu labi, tas būs Latgales, tas būs pāriesim. Jā. Tagad ir augstāks, grūtāks līmenis, tie, kas izgāja vieglo līmeni. Pirmā rindiņa uzvārdi, un jums nepietiks ar Latgali, Vidzemi, Kurzemi vairs. Ir jāsauc vismaz apriņķis, bet labāk pagastus. Kuršis, Ķuda, Palapis, Lanka, Piečis, Paipa, Sležis, Zeme, Silts. Tie visi ir uzvārdi no viena konkrēta, ļoti latviska pagasta. Ļoti tālu no šejienes. Jā, bet Kurzeme ir galaktika. Lūdzu, kaut ko. Dobils nav no kaut kur. Nē. Nu, laikam man jāsaka, tā viss ir Rucava. Jā. Piedod, Zeme ir arī man uzvārds. Varbūt arī. No variantiem, bet Jā. viņš ir no Baldonas apkārt. Parunāsim pēc tam. Ilgačs, Čamanis, Grābeklis, Skrimblis, Pliska, Kancāns, Ausma Kancāne, Drus. Šitas ir, nav no Latgales puses. Ne. Freīļi. Nē, Latgale arī ir Preļi. Vidzeme arī nē. Kas paliek? Nu, precīzāk. Nu, bet Zemgale ir plaša. Sēlija konkrēti ap Ilūksti. Tālāk. Megnis, Janvāris, Kripa, Porziņģis, Čīma, Rudzroga, Skranda. Nepareizi min Liepāja, jo Porziņģis ir dzimis, bet viņa vecmāmiņa nāk no Alsungas. Pareizi. Alba tiem, kas to zina. Vai ne? Tie visi ir suiti. Bet viņš ir priekšdziedātājs. Jā, viņš nav. Viņš ir Forzingen. Bet, nu, maz iespēja, ka pors ir kā purvs, bet vai nu viņš tur purvā daudz ziņģē, eņu saziņā. Tālāk, Dimza, Kugrēns, Kokle, Poga, Zeķe, Atrasts, Sietpinis un Jānis Skanis. Nē, bet kas te bišķi? Jā, tā ir Zemgale starp Bausku un Jelgavu. Jā, arī Dimzēns. Nu labi, un leksim te pāri. Teibe, Kroja, Ķierpe, Bože, Belte, Urga, Jāvalds, Kore un Donis. Tu nemini. Nu, precīzi, tuvāk. Tas ir silts, bet... Jā, nu visa Dumdaga un tā pati Ziemeļkurzeme. Kur tie burkāni un zupas dzīvo? Tā ir arī Sēlija, bet vidussēlija aiz. Tur ir arī Lāčplēsi, no Ilūkstes mazliet uz mūsu pusi. Lāčplēsi, Švībāns, Ļūlis, Spīdans. Tā kā, protams, ka tajos pagastos ir arī normālie Bērziņu, Kalniņu, Ozoliņu uzvārdi. Bet es izvilku tādus neparastākos, kas ir tikai tur un nekur citur. Tā kā lai nu jums izdodas pētīt, un uzvārdi.lv, visi, kuri grib apskatīties un papildināt, paskatāties Google, ierakstiet uzvārdi.lv, visu izlasīsiet par savu konkrēto uzvārdu, tikai meklējiet vīriešu dzimtas formā, jo viņi, datoriķi izvēlējās vieglāko versiju. Tātad, nevis Bērziņa, bet Bērziņš, un tad parādās tas šķirklis. Jā, paldies, mīļie kolēģi!